Jaunākais video 26. gadā netika labi. Es gribēju pateikt, man mīļākais šovs bija nākamā pietura mīlestība. Vienmēr. Ēdienkartē randiņš ir tuvākais tam sajūtām, kāds tur varēja būt. Un mums ir ļoti labi iespēja tā kā tev parādīt šodien, kā ir labi pareizi tā kā randiņos iet. Aklajos ir tīpaši. Jo ēdienkartē randiņš ir tāds šovs, kur tā kā ir dalībnieks viens vai dalībniece, un viņi akli izvēlās, ar ko iet randiņā pēc viņu piedāvātās ēdienkartes. Kā tev pareizi izstāstīja? Varēja saprast? Nē, bet... Labi, es izstāstīšu kā ģēniem, gudriem cilvēkiem. Okay. Ir ēst grib kāds, ja? Iet ciemos, ķipa garšīgi un var parunāties un moši pat seksu dabūt. What the fuck? Jā. Tas ir tas šovs, ko mēs skatīsimies. Un būsim godīgi, tur piedalās visiem labi zināmā šovu veterāna Diana Žarskaja. Jā. Es jau tur nometīšu no šo Amors vai Amors cirku, tu esi... Tu paskatā Afrika dzīvot, es tev nometīšu no. Jā, viņa tāda karstā. Tieši tā mums paveicās, ka šajā sērijā piedalās Diana, kur jau bija iepriekš Amorā pirmajā sezonā. Amorā 1. Nu, mēs atgriežamies un pamēģināsim pastīties ēdienkartē randiņu. Pazīsimies, kuram džekam vislabāk sanāk, lai mēs zinātu, kas jādara Diana randiņā. Let's go! Mani sauc Arvīts, esmu multifunkcionāls mākslinieks, es arī veicu masāžas, un tad gribētu dāmu, kas varētu ar mani izbaudīt gan masāžas, gan arī padzīvot. Ko tas tur? Tas ir čals bez dibena no Amorā 2. Nu, tas ir tas čals, jā. Amors 1, meitene, Amors 2, Džeksons. Tas čals bez glūtus Maximus. Esmu multifunkcionāls mākslinieks. Viņš ir multimākslinieks. Ko tas vispār nozīmē? Nē, labi, ar tādām mūsām, jebkur. Tas nozīmē, ka viņš vienā dienā tev ir izdalījis kārtas blackjackā un turpat uz vietas arī uzmas un pamasēs. Tā pagaid, ātri paprasīsim čatiņam. Chatiņ GPT. Ko nozīmē multimākslinieks? Latviešu valodā multimākslinieks ir persona, kas apvieno dažādas mākslas formas vai izpausmes. Tas var būt cilvēks, kurš strādā ar video mākslu, skaņas mākslu, vizuālo mākslu vai arī integrē dažādas digitālās un tradicionālās izpausmes kopā. Porno. Porno arī var būt? Jā, protams. Jā, protams. Ok. Viss skaidrs, tas galvā skaties. Zini, kas ir multimākslinieks? Tas, kurš nevar izvēlēties savu mīļāko sulas garšu un izvēlēs multivitamīnu sulu. Tas ir Arvīts. Uzkoda tieši mērķī, tieši manā sirdī. Humusa tortilijas rullīša. Man liekas, te ir kāds vegāns vai kaut kāds, nezinu, fitnesa zēns. Arvīts fitness zēns. Multifitness. Jā. Viņš multifitnessē. Kā zinu, viņš pat... Tā kā viņš raksta, viņš pat kā zēns izklausās. 30 gados izstāsta kā, oficiāli jaunietis. Un savus ēdienkartes raksta kā zēns. Spageti ar tofu un grieķu sieru. Te ir kāds vegāns. Es vienkārši, es zvēru. Te ir vegāns. Ko vispār? Kāpēc saka, es zvēru? Kāpēc nepabeidz to teikumu? Es zvēru, uzvarētu divu cīņā vai ko tādu. Nekad nepabeidz vienmēr. Es saku, es zvēru. Es zvēru kažoku nekad nenesātu. Piemēram, ne? Man liekas, ka ne visi māk pabeigt teikumus. Es zvēru, es jūs meitu nēstiku. Par ko tādu. Jā, bet Diana, ja, ļoti jauna sieviete, jauniete. Viņai 20 gadi un viņa jau otrajā šovā piedalās. Un pirmajā šovā viņa piedalījās 18 gadu vecumā. Fuck me! Tas tā kā Mocarts. Tas tā kā barely legal. Jā, tas kā Mocarts? Jā, Mocarts. Kā viņš bija ģēnijs savā lietā, tā kā jaunā vecumā. Nu jā. Viņa tā kā žola Mocarts. Nu kruti, skatāmies! Nu jau steidzam iepazīt otro Diānas randiņu biedru. Vienmēr kustībā. Pēdējos čalam lika, aizējam kaut ko pafilmējam, kā tu basketbolu. Kaut ko vairāk vajag no tevis, nekā, ka tu vienkārši masē večus. Vajag parādīt, kā spēlē ar bumbām. Kā tu kulēs. Kā labi sanāk maksāt večus. To mēs saprotam. Ejam bumbas. Bumbas. Ja es viņu uz ielas tā redzētu, man liekas, esmu kādā Wes Andersona filmā. Šīs viņš izstāsta pēc tāda izdomāta personāža. Tad pasakas grāmatā. Jā, interesantā filmā, jā, grāmatā. Šis tās bišķiņ pēc Pītera Pena. Viena no pirātiem no Pītera Pena. Nu, savā ziņā es esmu varbūt neparasts vīrietis, varbūt pēc ulsām var redzēt, ja? Man patīk dramaturģijas teātris, improvizācijas teātris. Ļoti liels, skaistīgs basketbola fans esmu. Kā pēc tā teksta, ko viņš tagad saka, izklausās, tā ir kaut kāda meitene, kas tēlo vīrieti. Es īstenībā ļoti neparasts vīrietis esmu, varbūt pēc ulsām. Man ļoti patīk basketbols, tā ir kā vīriešu spēles, tā kā kas man patīk hantels cilāt. Ēst gaļu. Kā es gaļu atraugāt, Es arī esmu ļoti neparasts vīrietis. Es vispār eju kakāt, jā. Bet viņš izstāsta tāds izskatīgs, laikam. Ir. Viņš ir tāds mākslinieks. Viņš izstāsta pēc mākslinieka. Jā, vēl pieliec multi un būs gatavs.
Māku, kā saka, veikt masāžas. Jā. Visā kopumā mans tā kā dzīves moto. Tas diezgan rēcīgs teikums. Smāku veikt masāžas. Laikam negribētu teikt. Smāku masēt. Lasot ēdienkarti, Diānai bija taisnība. Arvīds ir vegāns. Jā, es esmu jau ilgāku laiku, te jau 8 gadus. Bet tā nav spiesta lieta. Man ir gaļātāji draugi. Arvīds te jau 5 gadus jau ir bez attiecībām. Jāsaka godīgi, ka vairāk esmu fokusējies uz to, lai tā kā savu karjeru bīdītu. Lai kļūtu eksperts. Gribu būt labākais masāžas veicējs šajā pusē Daugavai. Tad citādāk visi būs tāds saspringts, kas beigās nevarēs. Uzstājās. Man kaut kas būtu forši, ja būtu kāds multimākslinieks, kas labi veiktu masāžas. Kā ir boyfriend pasaules vai tēvu? Bļā, tēvu man. Tēv, Tēvu. atnāc uz masāžu. Es nevaru būt viņa tēvs. Tēvam būtu brīnišķīgi mati. Nu, viņam ir brīnišķīgi mats šeit, sezonā. Pretējā dzimumā es meklēju tomēr kādu slaidu, dairunīgu, varbūt kaut kādā ziņā dāmu, sirsnīgu un visā vismā tādu garīgu, varbūt viedu cilvēku. Nu, tā ir kompliments sākumā. Izstāsts viņš ļoti labi. Es neteiktu, ka viņam ir 30 gadi, es pateiktu, ka viņam ir 43 minus 20 gadi. Jā, runā viņš ļoti labi. Es ceru, ka viņš tā arī pamostas ar tādu izskatu, ka viņam tikai uzreiz, ja mati ir šitā. Kamerā izstāsts viņš ļoti labi. Viņš ļoti labi izskatu veicējs. Un tas ir kompliments, jā, pirms mēs sākam vienkārši runāt par viņu slikti. Būs jānāk slikt. Interesanti, viņš var tā kā pietupiens uztaisīt. Bez dibena grūti, ka viņam Nav dibena muskuļu. nav dibena muskuļu. Tas vienīgais, kas viņam nav. Randiņš, kas izgāzies, jā, tad bija tāds viens atgadījums. Satiku dāmu, mēs aizjām uz randiņiem un visu, ko varēja runāt par savām bijušām attiecībām. Tā kā komplimenti ir malā nolikta. Interesanti, tikai kāds vīrietis vai kas ir cilvēks, kurš guļ, ko viņš domā par to masāžu. Bet fuck, es neko nejūtu. Ko tas vegāns un viņam nav spēka vai nepietiek spēka, lai masātu. Es gribu, lai man Viņš vienkārši- masai gaļēdājs. Viņš vienkārši stāv uz vietas, ķipa, tā kā rokas nekustās un pats Arvīds tikai kustās. Atspēr. Tikai vairāk kā glaudīšana. Arvīd, es ticu, ka tev padomā ir laba uzruna dāmai, kas šodien ciemosies. Ja es esmu narkomans, tad mana narkotika esi tu. Jā, vispār nav krīpīgi. Ja esmu narkomāns. Es esmu. Viņš izstāsta, ka viņš 3 slāņus smērē to precēlas aizsakrēm, kad viņš iet ārā. Pēc tam gan jau kādu korejiešu. Varbūt pakistānieši, afgāņi no balošu kakām. No randiņa es neko nesagaidu, jo es negribu būt vīlusies. Tāpēc būs kā būs. Tieši tā, galvenais ar atvērtu sirdi. Čau! Čau, Prieks iepazīties, Diāna. Arvīds. Droši nāc iekšā. Kā to pirmais skaties? Kā tev liekas, ir kaut kāda šeit informācija? Man liekas, ka viņi ienāca vienkārši, jau boilers priekštelpā. Gan jau par to viņi uz pirmo what the fuck? Boilers. Kā? Viņam nav savu boileru izstādi. Tev ķipa vans istaba vispār ir. Nu, ļaujas, pakarnāšu. Ļauju. Nu kāds viņš vegāns, viņš jākota paturēt. Diāna klusi ieslīd vannas istabā, un mēs steidzam nopakaļus. Ir taču tik interesanti uzzināt pirmo iespaidu. Kā to sauc? Kas tas ir? Bet tas tur izlietnē augšā. Apēdējs? Jā. Tas ir putekļu sūcējs. Nosūcējs. Tagad viņam tomēr ir ļoti svarīgi to bārdu uzturēt. Tu uzreiz Tas ir kafijas aparāts vēl pašai. Nē, tas, kur masāžas eļu var dabūt. Arī vienkārši pirms palielināšanas rīks. Vajag mazais. Pirmais līmenis. Man ir 4 reizes lielāks. Jo mazāks pirms, jo lielāk iekārt vajag. Man ir jautājums, cik tev gadi? Nu, kā tu pat domā? 35. Es tik vecs izskatos, jā? Jā, tev interesantas ūsas. Nu, varbūt dēļ ūsām, bet man nav 30. Kāpēc tādas ūsas? Šaujam tāds, 35? Tu redzēsi manu rēķinu skaistu kopšanā katru mēnesi, un tu atļaujies teikt man 35? 35. Pirmā. Normāli. Diana atnāca tā kā uzreiz ar pātegu. Neko nejūtu. Kas tu esi ūsas? Jā, domā, beig krūtais ar ūsām. Nē, skatos pēc tā džeka ūsu izmēra, izstāst viņam ar ego palielu. Ka tu vecais kraiķis, bļājiens. What the fuck, man tikai 20, es atnācu pie kaut 15 gadus vecāku čoku. Jā, un kurš to divānu dabūja kaut kādā humpulās nopirka? Paļbom, es zinu, šos te dod pa brīvu tajā Facebook grupā. Tā Diana beigas karamā. Jā. Nu, man patīk tāds stils. Es domāju, Kā pirāts tu gribi būt vai kas?
Bļēd, Nu, kā tev labs sākums, ja? Fuck, ja viņi nebučosies nākamajās 20 sekundēs, tad es nezinu. Ar Mīlestība ir mīlus. Arvīds tā sagatavojās būt jauks un tā kā, zin, tik piekāpīgs, tik, lai izpatiktu. Viņš tomēr vegāns. Viņam ir draugi gaļā. Draugi gaļā. Viņš tā teica. Tā ir. Nu, gluži varbūt ne pirāts, ja, bet tā ir tāda lieta, kas man patīk. Katram savs. Ja. Ok, interesanti izskatās. Nē, man patīk tādi interesanti cilvēki, kas varbūt neriktīgi vai kaut kas tam līdzīgs. Man patīk tādi cilvēki, kuri tādi līdz galam nedraudzēs ar galvu, tādi neriktīgi. Nē, Diana dod, ko viņi par ūsām. Es jau viņu pateiktu, kā tu atļaujies? Tu pati savus nenoskūli atnāc pie manas ciemos. Kaut ko diršņi par manējām. Sāc ar sevi. Sāc ar sevi, varbūt. Nē, es nezinu, varbūt tu esi neriktīgs, bet to tikai laiks parādīs. Es uzreiz saku, es necentīšos, tā kā tev izpatikt vai kaut kas tam līdzīgs. Tu man arī necenties izpatikt. Vārda nav, jā. Jā, man vārda patreiz nav. Kas tev vispār patīk pa dzīvi, ko tā kā dari? Bet kāda cilvēka es izskatos, ko es varētu darīt? Labs. Izteicis, ka varētu nodirst nabaga vīriešus. Viņam ir liels ego un nav gatavi tam. Pagriez savu muguru un sāk kādu hujarīt. Es arī tev parādīšu. Ko es varētu pa dzīvi darīt? Kosmetoloģi. Nē, labi, es tev atzīšos, es esmu satura veidotāja. Tu tā smuki pelni naudiņu tā, ka tu... Par dziesmu. Tas bija rēcīgākais, ko viņi baigi nav pateicis. Satura veidotāji. Tā nav. Esmu redzējis to saturu, ko viņi veido. Tas nav tas, ko viņi domā, kas tas ir. Pagaidām izstāsta, ka šitiem būs bērni. Kas tas ir? Kas tā puskoda? Tas ir humus ar dažādiem, kā saka, Tu esi vegāns? kā tu uzminēji. Pēc ēdienkartes. Es neesmu starā. Es nezinu, es baigi humusu nēdu, tāpēc man īsti nesaprast. Viņi nav starā. No ko? Nevar izpatikt šitai meitnei šis Arvīds. Es zinu, kā labi, beidzam. Es pats apēdīšu savu humusu. Un sanāk, ja jūs gribat redzēt, kā pārējos randiņos viņai gāja, viņai daudz labāk gāja. Tikai jūs to varat skatīties Go3 platformā. Jā, un tur pavisam citādāk viņi uzvedās. Es nezinu, kas tā par lietu Arvīdā, ka viņš vienkārši besīja visiem. Tagad tu man pastāstīsi, ar ko tu nodarbojies. Dzīvē visu kaut ko esmu sanācis nodarbojies, bet tagad pašreizējā nodarbe ir krupjē. Esmu masieris. Un vēl, protams, tāda hobija ir teātris, improvizācijas teātris. Man ļoti patīk tas, ka viņš nodarbojas ar improvizācijas teātri. Es redzēju, tagad populāri tur improvizācijas teātri. Tā kā viena kaut kāda tā grupa. Tā kā improvizācija, viņi tur tā kā pasaka. Sliktākais autovadītājs. Es nezinu, kur ir bremzes. Viss? Tā kā nākamais iznāk. Sarkanais. Es varu braukt. Es braucu bez rokām. Tas ir tas, ar ko man asociējās improvizācija. Varbūt viņam kaut kāds hardcore improvizācija. Sliktākais autovadītājs. Es tā drive-by. Tieši tā. Tu vari uzspēlēt, nokrist, ja pat noģībi. Vai zini, tas ir tāpat, ja dzirdot to, ka tu filmē TikTok, vai tu vari ātri man nofilmēt TikTok bez mazām? Bet vai tas ir vajadzīgs? Es varu. Čalis domāja ar veco labo, jā, tu vari parādīt savu TikToku. Tu? Jā, mierīgi. What about you? Nē, Diana, tā kā reāli, Ja viņa reāli uzdos tā, ka viņa būtu seksīgākā meitene Latvijā. Viņa ļoti dominē šo sarunu un šo dīvānu arī. Nebrīnīšos, ja Arvīds piecelsies, viņam tur būs slapš. Tajā dīvānā. Pēc tam nākamajā dienā viņš noskūstās ūs, atmetīs darbu, kas neies masē. Ies strādāt par grāmatvedu. Es varu nokrist, bet vai jā, tev tagad darīt? Es gribu redzēt tavas kaut kādas, nezinu, spējas, cik tu labs esi aktieris. Es nedomāju, ka tas tagad ir vajadzīgs. Es domāju, mēs vienkārši iepazīsimies. Labi. Tad vienkārši parādīja, tā kā improvizēja noģību. Noimprovizēja, ka... Kā es tikai noģību. Ai, man slikties, tu noģībšu. O tā. Es būtu... Nē, man tāda doma uzdien stresu. Man liekas, mana versija bija labāka. Diana, kur bija labāka versija? Atslābsti, neiespringsti. Kāpēc izvēlējies tādu veidu dzīves stilu un sasturu filmēt? Un cik tiešām lielā nozīmē tur tev nodarboties tā, ka var no tā iztikt? Viss kā griežas ap naudu, jā? Nē, viss negriežās ap naudu. Vienkārši, nezinu, piemēram, dzīvo pie mammas visu laiku, jā. Nevar par savu Kā domāju, dzīvo pie mammas? Uzdarās par stilīgi dzīvot pie mammas, tā kā ko viņš par zina. Vispār, jā. Šis skrāniņš pārtapa no vakariņām uz interviju. Ko tu dari, kā tu pelni naudu? Tad tas normāli, tā kā nepelnīt naudu. Kaut ko dari? Jā, nē, fucking labs strādīšu. Tā kā vienkārši Arvīds ir tāds multinaudas pelnītājs. Tā kā, jā, nezinu, Diana Žārska. Diana Žostka viņai vajadzētu vārds. Diana Žostka.
Es nezinu, Pamieni, tev ir tāda opcija. Man liekas, ka iespējams, jā. Nē, es nedzīvoju pie mammas. Tad jau viss labi. Es dzīvoju viena pati pagrabā. Labs joks, pagrabā vienu pati. Viņi mēģina improvizēt. Bet tas pagrabs man jau mammai pieder. Bet man liekas, es nezinu, vai mums ir daudz kopīgas lietas, ja tā godīgi padomā. Šis viss stulbākais, ko es redzēju. Šāds novilināja makarons. Pret Diānu vienkārši. Tā nācās iet saplēst savus makaronus. Vai ne? Labi, es iešu sagatavot mums galveno ēdienu. Viņš tam mēģināja gurķi salauzt. Nācās ņemt makaronus. Nu, tu gribi citronu ūdeni? Jā. Ok. Es to citronu ūdeni sagatavošu. Šis ir pretīgākā lieta, ko esmu redzējis šajā ēdienu kartē. Ļoti disrespektu pret itāļu kultūru. Jā. Ja es gribu šo pagaršot. Nu, lai labi garšo tad, jā? Es ceru, Tev ka arī. vismaz šis tev patiks. Davai. Es dzēru. Fuj! Tik pretīgi rēdēt. Jeb. Kā var būt vegāns? Es nespēju noticēt. Tas ir briesmīgais. Man sāp muti no šitā sūta. Es domāju, ka uzsra pretīgākais kaut kāds vai parādi. Tā ziņā balsarīgās. Man ir viens jautājums. Kādas zodiaka zīmes tu esi? Vēzis, un esmu dzīvis arī cūkas gadā. Cūciņa, Peppa Pig. Pēpē, what the fuck, viņi diezgan dīvaini. Tas tūciņa. Pasprūst ārā tas Gen Z bišķi. Pēpē cūciņu. John Pork, ha ha ha. John Pork? Where's John Pork? Where's John Pork? Pizdēts. Tas pat tie makaroni jau sāk izžūt vienkārši no tā, cik savs tā saruna. Tu reāli piecelsies un aizies prom. Fuck, mums šo nevajag. Sai apkārt skatu un mirt tālāk. Fuck me. Tā kā baigi netic tam visam, bet tur ir... Nevajag, ja tu netici, tad mēs varam par to nerunāt. Nē, es vienkārši saku, ja tev patīk tā lieta, nav man problēmas par Ne jau to. man patīk, esmu bet zināms. vienkārši interesējos. Labi, piegājiens numur 3. Fiksi mainām tēmu. Es labprāt gribētu iepazīt meiteni, kuri labsirdīgi, protams, ir. Es esmu garām. Es esmu garām. Ok, vismaz tas ir labs. Arvīdam, man liekas, slikti iet, bet viņš arī tāds, viņš visu sarunu izstāsta, ka viņš cenšas tā kā panākt viņu. Zini, viņš nav viņai blakus, viņš nav viņai priekšā, viņš laikam ir aiz Diānas, viņš laikam cenšas, nē, tev tas neinteresē, vai tev tas nepatīk, un viņš laikam, es neteicu, ka tas man patīk, tas man interesē. Tas blēd kā baigā nahu atšķirība, pēc Diāna. Blēd, tu tik kā gudrāk tagad liecies visiem. Viņai nevis patīk, bet interesēs, jo es negribu likties tā kā, ka es pārāk dziļi esmu zodiāks zīmēs. Nē, tas nav tas, ko es teicu. Es teicu citu piedēkli vispār. Tā jau viņa stilīgi, man patīk. Bet Arvīdam smagu iet. Tās nav viņas. Tā kā, žēl. Es gribētu, zini, tā kā būt tur blakus, un lai viņš man tā kā taggo, tā kā viņa vietā. Un tad viņš tikai viņu tev tā kā nodirž. Es tā kā esmu ātri paēst, un tā kā... Arvidēji apkārt, es netiek galā. Jā, jo es toči netiku galā. Nu, Kaut kā es baigi negatīvi sāku. tu ļoti, ļoti agresīvi tā kā sāki kaut kādām... Bet tas nav agresīvi. Varbūt tu vienkārši ļoti tāds maigs. Un tāpēc... Es Arvīdu. Tieši tā maigais masāšas veicējs. Īstenībā tas, ko tagad viņi izdarīja, viņu izmasēja. Tieši tā. Tagad Vienkārši. viņš zina, kā Pilnībā. Nepieskaroties viņam izmasēja. Iemēs pēc tam viņš tā kā viņam tik atslābis ego būs nākamajā dienā. Nu, tā kā domā, tie ir sviesti, ne? Tā ir eļļa, ko viņi tā kā masējot izmantot. Nē, es dāmām daudz runāju, tas tā nenotiek parasti, jā. Tu domā, ka esmu nepieklājīgs cilvēks? Es tā gluži neteicu. Varbūt vienkārši attiecībā pret mani varbūt. Tāda sajūta Nav vienkārši. nejauka. Es necenšos būt nejauka. Nu, Es vienkārši tevi runāju, cenšos saprast, kas tu pa cilvēku tāds. labi, ja tā ir tava izpratne, tad labi, varbūt atvaino, varbūt es nespratu, varbūt. O, nē! Viņš atvainojas. Viņa kārto reizi viņu apis. Nē, viņu vienkārši nodirž, neko labu nepasaka. Un tāpat tikai viņš atvainojas viņai. O, labi, atvainojas. Es domāju, ka kaut ko nepareizi. Es pārpratu gan jau. Es pārpratu, es kaut ko nevaru būt. Diana, normāli, rēcīgi, man smieklīgi. Pēc šī randiņa esmu ļoti paēdis. Teicu, ka studē. Es studēju, mācos par pilotu, lidošo lidmašīnu. Tu man tici? Tu jau arī, ja tu gribi, arī varbūt kosmonauts. Tāda atšķirība. Es vienkārši saku tādas lietas, lai pasītos uz cilvēku reakcijām. Viņi ir skatās cilvēku reakcijām. Viņa kā kāms un nav. Nu jā, tā ir labāk, kur skaties cilvēku reakcijām. Es vienkārši saku, ka pilnīgi vienalga, kas vienāk prātā. Es nevaru iedomāties, ko tādu darīt. Ceļš vēl filmēt un likt jūtumā. Es nevaru iedomāties, vai ne? Tā jau es arī studēju par šo te... Kardiologu. Nē, par palešu skavotāju. Skavo vai paletes kopā? Bet studē. Studēju. Studēju, tu gribi būt labākais palešu Nē, skavotājs. es negribu būt labākais palešu skavotājs. Gribu būt labākais students. Es vienkārši gribu redzēt tavu reakciju. Jā. Easy game, vienkārši. Jā. Tu tā kā tici man? Tu man tici? Man tici? Nu, es vienkārši pieļauju faktu, ka, nu, ja tu tiešām gribi atnākt iepazīties, tad tu nemelos man.
Ko tu fakti? Mums ir katra reakcija jāapstādina. Šī ir parauga stunda, kā vadīt slikts randiņš. Bet šis ir randiņš, ko visi gribētu redzēt. Jā, visi gribēja redzēt šo randiņu. Šis randiņš jau sen pietrūka Latvijas Man ļoti televīzijā. patīk šis randiņš. Paldies Arvīdam, ka viņš bija tā ēsma vai kā to Vai sauc. ne? Nu, ķipa uz Arvīda rēķina mēs izbaudām šo. Kaut arī komentāros Dianai pārmet vairāk, ka viņa nepieklājīga, ka viņa vulgāra un tāda tipa lietiņas. Un Karvīs ir ļoti gudrs un ļoti adekvāti reaģēja. Jā, un kas tur tā kā Arvīda mamma, kā nosaukums. Tad tur kāds komentē, hei, tikai es zinu, ka tu džimā nebija jau sen, bet es tev gaidu un es ceru, ka mēs kādreiz satiksimies un tā kā Arvīda dibens paraksties. Kaut ko tādu. Jā, man liekas, ka visi aizgāja pieskart tajā brīdī, kad viņi ienāca iekšā un skatās, fucking boilers. Nē, nu bija arī tā. Iepazīšanos ar kaut kādiem jau meliem. Nu, es neteiktu, ka tas tikai tas labākais variants. Nē. Nu, labi. Tev nav taisnība. Te vairāk izskatās nevis pēc randiņa, bet sacīkstiem, kurš kuru. Man liekas, ka mums baigi iespringta atmosfēra. Jā, un es domāju, Jep, es piekrītu, jums vajadzētu izģērbties. Nav? Ne? Ja ir saspringti, tā kā izģērbties, patīk ļoti. gabalu. Abiem bikses no uzreiz, man liekas, nebūtu tik saspringti. Uzreiz visi domā tā diena, fuck, viņš redzēs man dzīvunzīmu, kuras negribu rādīt, viņš redzēs man tur rētu vai ko tādu. Viņš varētu atgūt, beidzot kontroli, visu- jo viņam tur nav ko rādīt. Tāpēc. Vienkārši atslēdz bikses, vienkārši nokrīt. Nav vairs kā aizķerties. Nav vairs kā aizķerties, vienkārši pa taisno. Kā uz pakarināt bikses. Kā, nu kas te, tu gribi teikt, ka visi viņi prom ies? es arī to varētu īsumā pabeigt. Jo nevienmēr ir jāmoka, vienkārši nav, tad nav. Nu, vienkārši nesiet, un es. Nu, jā. Labi, veiksmīgi. Tā tev un jaukt tev arī Atā. vakar. Mana mūža, man liekas, īsākais randiņš. Iepazinu puisi, sapratu, cik ir dažādi cilvēki, un nevienmēr ar tiem cilvēkiem sanāk, bet neko. Jep. Nu, neko. Vot Arvīdam gāja no otrās amora sezonas ar Diānu randiņā no pirmās amora sezonas. Viņi taču zināja, ka viņi tajos šovos piedalījušies. Viņi skatījās noteikti viens otru, un viņi nevarēja to ko pakomentēt. Es pirms skatīšanās es domāju, wow, nu šitam vajadzētu savaibot. Viņi tieši varbūt parunās par amoru, kaut ko vēl vairāk uzzināt. Tur gan jau arī paņēma tā kā visādi snacks, popcorn. Gatavojas, kā tu skaties, tas būs rītīgi forši. Tu gribēji jau sākt ēst snacku, un vienkārši tev visu laiku muti bija vaļā. Tieši tā, jā. Nevarēja tā kā sakošot neko. Tā arī bija. Es vispār ar Arvīdu draugs esmu gaļādājis. Viens no. Nu, tā, nē, nu, kā jums liekas, mums ir jākomentē tādas randiņas. Ja šitam video nebūs vismaz 200 laiks, mēs varētu nestīsimies. Jā, mums vajadzēs, nezinu, drīz politikā būs interesanti. Jā, mēs zinām vēl politiku. Jā, Diāna bija šajā šovā. Jā, un paldies Samantai, ka samontēja šo video. Jā, paldies Samantē, viņai vēl ar vienu ir mūsu komandā un cenšas mums palīdzēt. Jā, uzrakstiet komentāros, vai jūs gribētu redzēt ar Agri no Mīla Kemperī 3. vai 2. sezonas. Viņš arī bija ēdienkartē randiņš sērijā. Jā, ja jūs gribat ierakstīt komentāru. Tā kā tā. Čuriju apiet dzīvu. Brazīl. Salostamies vēlāk. Jā, nu es nezinu, es iešu basbalu spēlētāt. Jā, klusais. Un pēc tam uz masāžu.